Labrīt. Esam atkal Vipiņā. Skatīsimies, ko esam salikuši tā šķīvi. Mēlis es šodien gribēju ēst bekonu ar olu un gurķīti. Lasiņā esot apnicis, cik var ēst. Samainījās ar pārslu, ar māmu samainījās. Ja pārslu jau vairs netika pie pēdējā lasīšu. Tas esot limitēts, tā teica. Man īstenībā paveicās, es uzreiz dabūju lasīt. Viss ļoti garšīgi, visi apmierināti. Cerams. Mēlis, kā tu jūties? Tiešām normāli. Šobrīd jā. Garas stāvoklis labs? Šobrīd jā. Šobrīd jā. Ir iespējams viņu arī pasliktināties šodien? Nezini? No labi. Bet kameras priekšā, ne? Tā tad bija slikts, jā? Es to neatklāšu. Tu to neatklāsi, no labi. No tad labu apetīti. Nu tā, brokastis ir paēstas, šķīvi tukši. Nē, nav tukši. Nu labi, pa bulciņai ir atstāts. Nav vietas man diēta laikam, tāpēc es nevaru. Es tik daudz apēst Mēlis arī kaut kāda diēta ir sākusies laikam. Labi, paskatīsimies, kas te notiek apkārt. Tā, nu mēs te sēžam, jā. Vēspā kafejnīca saucās. Lejā bija daudz cilvēku, tāpēc mums uzsūtīja augšā. Īstenībā šeit pat foršāk ir nekā lejā. Te interjers skaists. Tā arī kur pašas nopietnības. Pasmaidīt, jau viss ir kārtībā. Tā, šeit ir recepcija. Izskatās ļoti skaisti. Nu, braucam augšā. Tā, ejam uz istabu pēc brokastīm. Numurs 424. Tu taču Mēlis ēdi brokastis. Tu redzēji spēkam būt. Tās durvis ir ļoti smagas un paskatīties, cik biezas viņas ir. Nu, biezas, jā, diezgan. Šī ir mūsu nekārtīgā istaba. Ieslēdza gaismu, lai labāk redz visu. Ļoti labi. Un te tā interesanti, kad pavarās aizkars. Un, kas mums te pavarās? Pavarās vanna ar burbuļiem. Tā ir skatīties, kā mazgājās visi burbuļiem. Kas sāk garlaicīgi, kas sāk neinteresants telzors palikt ar atvērt vaļā, pastīties, kā mazgājās kāds. Jā. Šī nekārtīgā vannas istaba. Jā, un re, kur ir stikls, vanna. Nu jā. Interesanti mums te. Un es šeit arī esmu, re, kur man arī var apskatīties. Izgājām ārā, pastaigāties. Vai ne, Elisa? Jā. Jā? Uz kurien iesim tagad?
Labi, ok. Saldums nopirkt, ja? Jā, labi. Jā, re, kur ir izstāde kaut kāda valis. Tā, esam ieradušies Tartu zelta rudenī, jā. Ejam vērot. Cerams, ka vēl redzēsim, ka nebūs īsas lapas savāktas. Kāds kaut ko tur pūš, jā.